kopā ar jums vērot šajā raksturvietā, kur mēs nu patās apskatījām. Kāpēc viņas ir būtisks mums? Tāpēc, ka tā ir mūsu ikdienas dzīve. Mūsu ikdienas dzīve sastāv no kāpumiem un kritumiem. Mūsu ikdienas dzīve sastāv no priekiem un arī no kurnēšanas. Mūsu ikdienas dzīve sastāv no tā, ka mēs Dievam pārmetam kādas lietas un aizrādam, vai, ja ne Dievam, tad kādiem, kuri kalpo mums ar Dievu vārdu. Mēs aizrādam un sakam, vai mēs tevi nebrīdinājām? Izraēla tauta mūzum aizrāda, vai mēs tevi neteicām? Atstāja mūs Eģiptē. Apmēram, es klāta nebiju, bet apmēram zinātnieki un pētnieki spriež, ka tikai 1/3 daļa ebreji izgāja no Eģiptes. 2/3 palika Eģiptē. Tātad tas skaits Izraēla bērniem, kurš izgāja, bija mazāks kā tas, kurš palika. Kāpēc palika? Tāpēc, ka nevēlējās piedzīvot visu, ko Dievs bija solījis un garantējis caur mūsu. Nevēlējās to visu izdzīvot uz savas ādas. Vēl vairāk, iespējams, tur bija saradošanās ar eģiptiešiem, iespējams, tur bija status, tur bija darbs. Daudz tādu niemuši. Viņi palika. Mans jautājums jums ikvienam šodien. Vai reizēm mēs ar savu uzvedību un attieksmi pret dzīvi neesam līdzīgi šiem Izraēla bērniem, kas savas privātās labklājības dēļ paliekam tur, kur mēs esam un neejam savā aicinājumā? Vai nav tā, ka mēs reizēm klusējam par Dievu? Mēs ar viņu runājam, mēs esam sadraudzībā ar viņu, bet par viņu mēs klusējam. Jo tas var apdraudēt mūsu labo statusu. Tas var apdraudēt mūsu vidi, mūsu ikdienu. Tad labāk paklusēsim. Izraēla bērni, kad ebreji mūzum teica, mēs tevi brīdinājām. Šodien ir tā diena, kad Dievs grib jūs ikvienu vest tālāk. Viņš saka, tas, kas ir sasniegts līdz šim, tas vēl nav nekas. Es gribu jūs vest tālāk. Un šodien uzdodiet sev vienu jautājumu katrs. Vai jūs esat gatavi, ka Dievs jūs vedīs tālāk? Vai jūs gribat sekot viņam? Vai jūs gribat sekot viņam kā vienīgajam, Dievam un Tēvam? Dievs grib jūs vest ārā no jūsu ikdienas Eģiptes. Mēs sakām, nevar būt, kad mēs esam Eģiptē. Mēs taču Dievu lūdzam, mēs par viņu domājam un mēs darbojamies. Tad atbildiet man uz vienu jautājumu. Vai Izraēla bērni Eģiptē Dievu nelūdza? Vai Izraēla bērni Eģiptē Dievam nekalpoja savā būtībā? Kalpoja. Vai Izraēla bērni nebija Eģiptē esoši Izraēla bērni, Dievam piederīgi tauta? Viņiem pat bija ierādīta atsevišķa vide, kurā viņi dzīvoja. Un tad, kad sākās mocības, tad Dievs teica, ka zināmas mocības ies garām šai vietai, kur dzīvoja ebreji, un skars tikai eģiptieši. Tas viss bija. Šodien tu un es, dzīvojot savu ikdienas dzīvi, mēs sevi saistam ar Eģiptes saitēm. Mēs sakam, bet mēs esam pieņēmuši kristības derību, mēs esam apliecinājuši Jēzu par savu kungu, mēs esam uzticējuši savu dzīvi viņam. Es jums pilnībā piekrītu, bet mēs sevi saistām. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs un es, mēs esam izvesti no Eģiptes. Bet vai Eģipte ir izvesta no mums? Un uz to norāda šī Izraēla bērna kurnēšana. Viņi izgāja no Eģiptes, bet Eģipte spēcīgi dzīvoja viņos.
Un viņi šajā gadījumā uzdeva Mozum vienu jautājumu, vai Ēģiptē nebija pietiekami kapa vietas? Kāpēc tu mūs izvedi tūkstnesī nomirt? Kāpēc tu vēlies, ka mēs šeit ejam bojā? Vai Ēģiptē tā viss nebija? Mūzes atbilde ir, protams, ka bija. Ejam mazliet tālāk. Šodien ir tā diena, kad jūs varat ik viens patiesi nožēlot to, ar ko jūs cīnaties visvairāk. To grēku, to smagumu, to nepiedošanu, to aizvainojumu. Un mēs varam skaitīt šo sarakstu turpināt. Un jūs šo savu Ēģipti vairs nekad neredzēsiet. Mūzus teica Izraēla bērniem, neblaidieties, palieciet un skatiet kungu glābšanu. Jūs redzat eģiptiešus, bet ne mūžam viņus vairs neredzēsiet. Jūs atnācāt šeit ar smagu nastu, jūs atnācāt ar nomārtību, jūs atnācāt ar saviem pīnekļiem un saistekļiem. Atbildiet. Ja jūs to patiesi noliksiet Dievu priekšā, jūs to vairs nekad neredzēsiet. Mēs sakām, vai tā varētu būt? Mēs sakām, vai tā varētu būt? Un atbilde ir, mēs to vairs nekad nepiedzīvosim. Jo Dievs darīs brīnumu darbu mūsos. Viņš grib, neatkarīgi no tā, cik jauni vai cik sirmi mēs esam, izņemt Ēģipti no mums. Bet vai mēs gribam atdot šo Ēģipti? Vēlāk tūkstnešu ceļojumu laikā mēs piedzīvojam, ka Izraēla bērni kurna par to, ka tad viņiem nav gaļa, un tad viņiem nav ūdens, un tad viņiem ir. Un 40 gadi paiet vienīgā kurnēšanā, vienīgā pukstēšanā un stenēšanā pret Dievu. Šodien tev ir iespēja iziet no Ēģiptes un arī Ēģipti atstāt Ēģiptē. Un neņemt līdzi to veco dabu. Atļauj vecai dabai nomirt. Atļauj vecai dabai līdz ar Kristu būt apraktai. Atļauj vecai dabai aiziet un veciem paradumiem, un veciem ieganstiem un tikumiem un netikumiem aiziet. Mēs pirmīt runājām par rutīnu. Mēs pirmīt pieskārāmies jautājumam par to, ka mēs arī ikdienas gājumā ieņemam zināmu rutīnu. Tad man atbildi jums šobrīd un aicinājums ir atteikties no tās rutīnas. Ja mēs pieraduši esam skarbi atbildēt konkrētā situācijā, tad atsakamies no tā. Zinot, ka šis viens skarbums rada otru skarbumu, un tas ir kā lavīna, sniega lavīna, kas veļās no kalna. Atsakamies no tā un slavējam Dievu un pateicamies Viņam. Un ejam tālāk, trešā lieta, ko Dievs caur Mozu tautai teikt. Klusējiet. Daudz ir situāciju un brīžu, kad labāk ir klusēt, kad labāk ir nerunāt, kad labāk ir neatvērt muti. Jo Jākabs savā vēstulē, apustulis Jākabs saka, ka mēli ir tāds ierocis, ar kur mēs gan slavējam Dievu, gan nolādam cilvēkus. Gan pateicamies Dievam, gan atzīstamies savā mīlestībā Viņam, gan nolīdzinam visu līdz ar zemi. Un tāpēc Dievs saka, ir situācijas un ir brīži, kad labāk paklusē. Neļauj rūgtai žultī vēlties pār tavu muti. Neļauj ļaunumam nākt caur tevi. Labāk paklusē. Un šīs ir 3 būtisks un nozīmīgs epizodes mūsu dzīves gājumā.
Mūsu vecā daba liek Ēģiptei visu laiku uzvilnot mūsos. Visu laiku liek Ēģiptei būt mūsos. Atstāsim to. Un tos grēkus, kurus mēs noliekam Dieva priekšā, tos mēs nekad vairs neredzēsim, ja mēs patiesu sirdi viņus noliekam Dieva priekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka 103. psalms saka, teic to kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu, jo viņš ir uzticams Dievs, kurš nepiemin pārkāpumus, kas ir nožēloti. Es reizēm salīdzinu un saku, ka Dievs, kad mēs nožēlojam grēku, nogremdē jūras visdziļākajā vietā šo mūsu nožēloto grēku un uzliek virsū zīmi makšķerēt aizliegts. Un tas, ko dara velns, viņš visu laiku staigā mums un izsniedz jaunas makšķerkārtus. Tev taču patīk pacopēt. Paņem ārā mazliet pacopē, pavēlc. Paskatīsies, kas tad tur īsti būs. Cilvēks, kurš grib atmest smēķēšanu, saņem ik pa brīdim kārdinājumu no citiem un apkārtējiem, kas ir pieraduši, ka viņš ir smēķējis. Saka, vienu taču, uzbīvē. Tāpatās ir ar alkoholu, tāpatās ir ar azartspēlēm, ar dažādām lietām. Paņem makšķeri, drusku pamakšķerē. Un tad mums ir nepieciešama konkrēta nostāja. Nē, es nemakšķerēšu. Meitenes un zēni. Ziniet, kā mums patīk makšķerēt tanī brīdī, kad gribās pakločoties. Kā mums gribās makšķerēt, tad, kad gribās aprunāt citu. Un tad, kad gribās viņa dzīves scenāriju izvirzīt līdz noslēgumam. Un pēc tam lepni teikt, es taču teicu, ka tā būs. Es taču teicu. Un arī uz labām lietām mums ir es taču teicu. Bija kāda māsa, kura dzirdēja sprediķī par to, ka Jēzus vārdā lietas notiek. Un viņas piemājas pagalmā bija milzīgs, vairākas tonnas smags akmens, kurš traucēja visam dārza skatam un būtībai. Un viņi atnākus mājās no šī dievkalpojuma. Vakars jau nāk, viņi pieiet pie virtuves loga un pirms aizkara aizvēršanas viņi saka, Jēzus vārdā es tev pavēlu pazust. Aizver aizkars, aiziet gulēt, no rīta pamostās un kā viņš šķiet, kas notiek pirmais, ko viņi dara? Pieskrien pie loga, es jau tā domāju. Jēzus Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā saka grēku, jo tie netic man. Svētais gars mums atklās grēku, taisnību un tiesu. 3 lietas. Un tad, kad viņš pieskarās vārdam grēku, tad viņš saka, jo tie netic man. Un šodien es jautāju tev, vai tu tici Jēzu, vai tu tici Dievam, vai tu tici svētajam garam. 3 vienībai. Tiem 3, kas ir vienoti. Un kuri gan darbojās atsevišķi, gan kopā. Vai tu tici tam? Un vai tu ļauj viņiem darboties caur tevi, un vai tu uzticies viņiem? Un vai tu esi uzticams kalps? Ja tanī brīdī tu mēģini ticēt Dievam, tu mēģini sekot viņam, un tu sāc ceļu ar viņu, un kaut kas noiet ne tā, kā tu esi gribējis. Vai tad nevarēja man savādāk pārmācīt un aizrādīt? Vai tad vajadzēja tik skarbi? Vai tad vajadzēja tik sāpīgi Dievs? Vai tad tu nevari izmainīt visu situāciju? Un šajā brīdī mēs apstājamies tieši pie tā, ka tauta kurnēja. Viņi tika izvest no Ēģiptes, bet Ēģipte palika viņos. Un visbeidzot Dievs saka, klusēji. Klusēji. Tos eģiptiešus, kurus jūs redzat šodien, jūs vairs nekad neredzēsiet. Tāpēc klusējiet un ļaujiet man izcīnīt šo cīņu jūsu
labā. Cīņa zināmā plāksnē ir izcīnīta, uzvara ir iegūta. Jēzus ir nomiris un augšām celts. Mūsu, manu, tavu grēku dēļ viņš ir nomiris un augšām celts. Un Dieva apsolījums ir, ka tādā pat spēkā, kurā Jēzus tika uzcelts, Dievs arī mūs uzmodinās. Viņš izcieta pilnīgu sodu mūsu vainas dēļ. Viņš saņēma sitienus, viņš saņēma spļāvienus, viņš saņēma pazemojumu, viņš saņēma ērkšķu kroni, viņš saņēma naglu cirtienus rokās un kājās, un visbeidzot viņš saņēma dūriemus sirdī. Kāpēc? Mēs varam teikt viennozīmīgi, ka viņa sitieni pa seju no augstpriestera, kurš iesit viņam pļauku, pa viņa muti, pa viņa seju, bija mūsu neganto vārdu dēļ. Un mēs varam teikt, ka viņa pēriens pa muguru bija tādēļ, ka ļoti bieži mēs savā dzīvē neesam locījuši savu muguru Dieva priekšā. Tad, kad Dievs mums ir mēģinājis uzrunāt un aizskart, mēs esam stāvējuši kā stalpgrieži. Viņam uzdzina ērkšķu kroni, kurš nebija no mūsu kreķīšiem pīts, kura ērkšķu asumi bija gana gara, un viņi dziļi iedūrās galvā mūsu domu dēļ. Viņa rokas caururba naglas mūsu grēcīgo rīcību dēļ. Viņa kājas caururba naglas mūsu grēcīgo soļu dēļ. Un visbeidzot, viņa sirdi pāršķēla mūsu grēcīgās iekāras dēļ. Un mēs sakām, vai es esmu ticīgs, un manī vairs nav grēcīgā iekāra. Un es saku, stop. Mūsos grēcīgā iekāra ir. Vai viņa ir lielāka, vai viņa ir mazāka? Vai viņa ir jaukāka, vai viņa ir mazāk jauka? Mūsos paliek. Kamēr mēs neļaujam Dievam šo grēcīgo iekāru izvest no sevis, tikmēr viņa mūsos paliek. Un tādēļ Dievs saka, klusēt. Nemēģiniet sevi attaisnot, nemēģiniet sevi aizstāvēt, labāk klusējiet un ļaujiet man jūs svētīt. Kā tēvam, kura dēls ir pazudis, gaidīt viņu mājās, un kā ganam iet un meklēt pazudušos. Ikvienu no mums savā laikā viņš atrada. Ikvienu no mums savā laikā viņš veda atpakaļ uz ganībām. Līdzīgā miestā, kāds ir šeit, dzīvoja meitenītes, nelielas, bet daudz. Un viņas parasti sanāca kopā uz ciemata rotaļlaukumu, kur bija arī smilškās, un viņām bija līdz spainīši un lāpstiņas un lelītes un kas no kurām zēna arī tur nāca, bet stāsts ir par meitenītēm. Un parasti tās meitenītes dižojās, kurai ir skaistāka lelīte, kurai ir labāks spainīts, kurai ir tas un kurai ir kaut kas cits. Un vienā reizē viņas lielījās par to, kura no viņām ir skaistāka. Un nākamajā dienā, kad viņas satikās, viņas bija iepriekšējā noskaidrojušas, kuras no viņām ir skaistāka. Nākamajā dienā viņas sāka noskaidrot, kurām ir skaistāka. Un tā viņas visas nobalsoja par to, ka vienai no šīm meitenītēm ir visneglītākā mamma
visā ciematā. Un padzina no savu vidus. Jūs zināt, kā tas ar bērniem notiek. Un šī meitenīte savāca savus lelītus, savāca savus painītu un lāpstiņu un devās uz mājām. Nomākta, depresīva, raudoša, izmisumā. Mammas dēļ mani pazina. Viņa ieradās mājās, pieklavēja pie durvīm un brīdī, kad mamma atvēra durvis, pagāja mammai garām un teica, mamma, es tev iemīstu. Visi bērni, visas ciemata meitenītes man apsmēja tevis dēļ, jo tu esi visneglītākā mamma ciematā. Esat kādreiz piedzīvojuši pazemojumu savā dzīvē un šādu apsmiešanu? Un mamma apķēra meitenīti, kur spurojās pretīm un negribēja. Un saprata savā sirdī, ka nu ir īstais brīdis pastāstīt meitenītei, kāpēc viņa ir neglītākā mamma ciematā. Viņa teica, meitenīte, man mīļo meiteni, tu biji pavisam maza, tu biji nesen kā dzimusi. Tev bija 3 mēneši, un tu čučēji mierīgi vienā rītā. Un es savā prātā domāju, ka kamēr tu čuči, es paņemšu spaiņus un aiziešu uz strauķi pēc ūdens. Un es paņēmu spaiņus un devos uz strauķi pēc ūdens, pasmēlu ūdeni, nācu atpakaļ un redzēju, ka pie mūsu mājām ir sapulcējušies vairāk ciematu vīri un no mājām paceļās melni dūmi. Es sapratu, kad ir izcēlēs ugunsgrēks, bet neviens no šiem vīriem nezināja, ka iekšā guli tu. Un es devos liesmu pārņemtajā mājā un iznesu tev ārā. Bet tagad tu saproti, kāpēc es esmu neglītākā mamma ciematā. Vai tu saproti, kāpēc cilvēki saka bieži, ka mūsu ticība Dievam nav riktīga? Tāpēc, ka mums ir neglīts krustā sists Jēzus. Mums ir Dievs, kurš liek rīkoties ne tā kā citi dievi. Jo mūsējais reizēm mēdz būt neprognozējams. Un viņš mums neiedod visu bildi. Viņš mums iedod vienu gabaliņu no mozaīkas. Un nākamreiz nākamo gabaliņu, un mums tā mozaīka ir jāsaveido. Un mūsu Dieva trešā persona ir Svētais Gars, par kuru Jēzus saka, viņš ir kā vējš. Tu viņu jūti, bet tu viņu nespēji sataustīt, redzēt. Tu jūti viņa darbību. Un tu jūti to, kad ir pietiekami sēdēt tur, kur tu sēdi šobrīd. Ir pietiekami, ir jāceļās un jāiet ārā no Ēģiptes. Bet nav pārliecība, nav drošība. Un ir vesela virkne argumentu. Ir argumenti par izglītību, ir argumenti par vecumu, ir argumenti par izskatu, ir argumenti par aizņemtību, ir argumenti jūra. Bet Dievs tev aicina ārā. Precīzāk sakot, Dievs tev aicina būt kā tīklam. Pie Mateja evaņģēlija 13. nodaļā Jēzus stāsta līdzību, sakot, ka debesu valstība līdzinās jūrā izmestam tīklam, kas savilka dažādas zivis. Man ir viens jautājums. Vai tīkls pats atšķiroja, kuras ir labas, kuras ir sliktas? Nē. Eņģeļi. Jūs, draudze, esat kā tīkls, kuram ir jāsazvejo dažādas zivis. Un jums nav jāšķiro. Jums ir jāpieņem jebkuras zivis, kuras ieķerās jūsos. Tikai atcerieties vienu lietu, ka jo distancētāk jūs esat viens no otra, jo mazāk patiesas Kristus mīlestības ir jūsos, jo lielākas ir acis un zivis peld viņām cauri. Viņas nepaliek. Zivis neaizķerās. Jo mazāk jums ir laiks, ko veltīt lūgšanai un Dievam, jo lielāki caurumi.
Jo mazāk jūs lūdzat par savu ganu, jo lielāki caurumi. Jo vairāk jūs dzīvojat aizvainojumos, kurnēšanās, pārmetumos, nepiedošanā, jo lielāki caurumi. Un caurumu, ko mēs saucam zvejnieku valodā par acīm. Mēs mācījāmies kurnēšanai nē. Ja mēs esam devušies ceļā ar Dievu, tad mēs esam devušies. Tās negācijas, kuras mēs redzam šodien, mēs rīt vairs neredzēsim. Un nekad. Un mums nākas paklusēt Dievu priekšā. Lai piedzīvot viņu darbību, lai piedzīvot viņu svētību, lai piedzīvot viņu žēlastību.